Ņemot vērā pēdējo divu obligāciju piedāvājumu rezultātus, šķiet, ka investoru apetīti ir ļoti spēcīgi. Ļoti spēcīgi. Ja obligācijai pārrakstīšanās ir gandrīz 5 reizes, tas kaut ko nozīmē. Tas, protams, ir par labu uzņēmumu. Tātad investori uzticās šim uzņēmumam un visticamāk uzticās uzņēmumu dibinātājiem, vadītājiem. Tas viss ir labi. Bet kopumā, jā, šī riska apetīte ir liela. Tas ir labs apliecinājums nākamajiem emitentiem to, ka ir vērts startēt obligāciju jomā. Bet privātiem investoriem nevajadzētu iekrist FOMO. Tas, ka visi citi skrien, nenozīmē to, ka visur citur ir jāskrien līdzi. Pašiem jāizvērtē, kārtīgi jāizprot visi obligāciju piedāvājumi, nianses, kā līdzekļi potenciāli tiks atmaksāti, kas notiktos gadījumā, ja uzņēmums nespēja pildīt saistības, vai ir nodrošinājums, nav nodrošinājums, kurš pēc kārtas secībā ir investors, kurš ir ieguldījis obligācijās. Uz šiem jautājumiem būtu vienmēr jāatbild, pirms mēs ieguldam obligācijās. Un kas vēl ir svarīgi ieguldot obligācijās? Obligācijās svarīgākais ir tas, lai būtu reāli nauda dabūt atpakaļ. Ja obligācijas piedāvājumā ir daudz kas par izaugsmes potenciālu un par to, cik strauji uzņēmums kaut kur augs un attīstīsies, tas ir par labu galvenokārt akcionāriem, akciju investoriem, bet obligāciju investoriem ir svarīgākais tā, lai viss notiktu pēc iespējas stabilāk un varētu dabūt savu naudu atpakaļ. Tā kā esam prātīgi, vērtējam, gaidam nākamos piedāvājumus, tad arī tos kopā vērtēsim.